Tā, esam pieslēgušies 11 kolēģi no 15 šobrīd dalībniekiem. Ir informācijas, kuri ir Ukrainā un nevar šobrīd pieslēgties, kuri darba komandējumos, un sākam arī ārkārtas domes sēdi. Ārkārtas domes sēdē ir viens darba kārtības jautājums, un tas ir par pašvaldības iestādes Gatartas pansionāts direktora atbrīvošanu no amata. Par lēmumu projektu informēs Māris, un arī to, kāpēc ir steidzamība. Dodu vārdu Mārim. Labi, jā. Kā jūs atceraties, lēmumu projektā tas viss ir paredzēts. Tad tika uzsākta pašvaldības iestādes Gatartas pansionāts reorganizācija ar to uzdevumu, ka viņi līdz 31. decembrim tiek likvidēti. Un tā vietā tad saistības pārņem jaundibinātā pašvaldības kapitāla sabiedrība Gatartas pakalpojuma aģentūra. Tātad šī Gatartas pakalpojuma aģentūra tika reģistrēta komerces reģistrā 2024. gada 4. novembrī. Un pār valdes locekli šajā nomināšanas procesā pie dibināšanas septembra mēneša domas sēdē tika iecelts Aivars Damroza, kas vienlaikus arī ir kapitāla sabiedrības pansionāta direktors. Un, lai faktiski, protams, atbilstoši interešu konfliktu likumam, interešu konfliktu likuma 7. pantam, teorētiski un praktiski var būt divus amatus ieņemt, bet par cik šajā reorganizācijas procesā ir jānodod Gatartas pansionāta manta jaundibinātajai SIA, lai viņi varētu veikt šīs funkcijas. Tātad nebūtu labi, kad abās pusēs, tur saskatāms varētu būt interešu konflikta pazīmes, tātad, ka abās pusēs ir viena un tā pati fiziskā persona. Līdz ar to, lai nevilktu garumā šo te lietu, jo atbilstoši pašvaldību likuma 10. pantam, tātad iestādes vadītājs ieceļ un atbrīvo no amata tikai pašvaldības dome. Tātad mums ir nepieciešams lēmums, lai atbrīvotu pašvaldības iestādes likvidējumās faktiski direktoru no amata. Ja? Lai viņš var pilnvērtīgi turpināt pildīt valdes locekļu pienākumus pašvaldības SIA. Paldies! Jā, paldies, Māri. Vai būtu kādam kāds jautājums? Ja nav, tad ir lūgums balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam vēl. Vēl nav izdevies nobalsot vienam klātesošam. Man jābalso ar roku. Diemžēl man neiet sistēma. Paldies tev, Jāni. Tad fiksējam, ka Jānis balso ar roku. No visiem 11 klātesošiem deputātiem tātad vienbalsīgi. Un mūsu vienīgais darba kārtības punkts ārkārtas sēdē ir izskatīts. Līdz ar to arī ārkārtas sēdi pasludinu par noslēgušos. Paldies visiem par klātbūtni.